Tavs laiks ir oficiāli pienācis. Sliktākais ir tev aiz muguras. Vētra beidzot ir beigusies. Tu vairs nebūsi iesprūdusi. Tu vairs nebūsi cīņā vai lidojuma režīmā. Tu nebūsi stresā. Tu vairs ne par ko nesatrauksies. Tev būs daudz pierādījumu, ka viss izdosies priekš tevis. Un, kad tu to redzēsi, tu beidzot zināsi, ka esi patiesi svētīta un ka tev ir Dieva labvēlība. Dzīve ir vieglā režīmā, un tā kļūs vieglāka katru dienu. Katra diena būs labāka kā iepriekšējā. Tu būsi nepārtrauktā prieka stāvoklī. Tava sirds būs piepildīta ar pateicību dienu un nakti. Tu būsi sajūsmā dzīvot. Tu skatīsies uz priekšu katru dienu. Tu vienmēr būsi momentā. Neiestrēgsi atmiņās, prātā. Tu vienmēr būsi sajūsmā par dzīvi. Tu pievilksi daudz jaunas iespējas, kas darīs tavu dzīvi labāku. Tu pievelc līdzīgi domājošos, kas tevi atbalsta un būs patiesi par tevi. Tu iemācījies visas savas mācības un nolika vairākus testus un tiki trenēta un labi aprīkota tikt galā ar nākamo dzīves nodaļu. Tu cieti pārāk ilgi un tu domāji, ka tā dzīve vienmēr būs, bet tas tā nav, kā tas ir tagad, un tas tā nebūs ejot uz priekšu. Tev vajag sākt gatavoties spožākām dienām, jo veids, kā tu dzīvosi, būs svešs tev. Viss tas nāk, jo tu izvēlējies sevi. Tu teici, pietiek, un teici šiem toksiskajiem cilvēkiem, lai tie iziet no tavas dzīves, un tu sāki strādāt pie sevis. Tu sāki ieguldīt visu enerģiju, ko lēji viņos, ieguldi sevī. Un tagad tu esi savā labākajā laikā. Tagad tu dzīvo savu labāko dzīvi. Tā jau ir sākusies. Tu būsi pateicīga dienu un nakti. Esi droša, pagātne neatkārtosies. Tu pievilksi tikai lieliskas lietas, lieliskus cilvēkus savā dzīvē. Tev nav jāskatās pār plecu vai kāds brauks virsū. Laipni lūgta savā jaunajā grāmatā. Šī nav tikai tava nākamā nodaļa, tā ir pilnīgi jauna grāmata, kuru tu izbaudīsi.